Sveicināti, mīļie! Šodien esam 4.4 portālā Auna vārtos. Un šodien ir 4. aprīlis 2025. gads. Un tieši ar šo laika līniju portālu savienojamies. Un šodien, un jau vairākas dienas iepriekš, ir jūtams ļoti spēcīgs enerģiju, varētu teikt, uzliesmojums, kas grib teikt, izgrūsta, pārgrūsta mēbeles mūsu dzīvēs. Līdz ar to tāda sajūta ir, kad tiek mainītas ļoti daudzas lietas, kas ir ietekmējušas mūsu dzīvi vai kas ir bijušas mūsu dzīvē. Un kopumā, lasot šo lauku un vērojot to, kas notiekās, redzu to, ka šobrīd ir ļoti spēcīgi ienāk šīs pavasara enerģijas šeit uz Zemes. Un tās ir vērojamas kā tāda sijāšana, un tās ir sprieguma pārvarēšanas enerģijas. Un tas izpaužās caur to, kad ir pavasars un pirmie jaunie dzinumi sāk nākt ārpus zemes. Un varētu teikt, ka katra sēkla, kas ir bijusi ielikta kaut kad iepriekš rudenī, vai kaut kas tāds, kam ir jāuzplaukst šajā pavasarī, iet cauri sprieguma pārvarēšanai. Daži jaunie dzimumi, patiesībā daži dzinumi šajā pavasarī iespējams nemaz neuzplauks, neuznāks, jo viņš ir savu laiku jau ir nodzīvojis. Bet nāks kaut kas jauns ārā, un tam ir nepieciešams spēks, tam ir nepieciešama enerģija, un šobrīd pirmie pumpuri, kas kokiem metās ārā un plaukst ārā, ir ļoti sajūtams, un caur šo pavasara plaukumu ir ļoti sajūtama šī te mērtiecīgā, taisnā, varētu teikt, auna daba, jo katrs pumpurs izspraucās caur vecajiem koku, varētu teikt, stumbriem, un viņam nāk tā spēcīga enerģija, lai varētu uzplaukt un uzplaukt visā savā plaukumā. Tā ir enerģija, kas tiecās uz augšu, tā ir enerģija, kas tiecās uz gaismu, un tā ir enerģija, kas nāk ārā, varētu teikt, no zemes. Un tam, lai šī enerģija varētu izpausties un nākt, ir nepieciešama ugunīga griba. Tam ir nepieciešams spīds, tam ir nepieciešama mērķtiecība, tam ir nepieciešama nelokāmība. Un tieši aunam ir šī enerģija. Auns ies ap pieri sienā, kamēr viņš patiesībā sasniegs to, ko viņš gribēs. Un auns pēc būtības nozīmē arī to, ka tas ir jauns sākums, tā ir arī auglība, un tas nozīmē, ka tā arī ir enerģiju realizācija. Un tā ir kāpšana pāri savam spēkam, pāri savai neziņai, pāri savam slinkumam un visam tam, ko mēs atstājam ziemā. Jo, ja ziema ir tāds pasivitātes periods, tad šeit ir izlaušanās ārpus, izlaušanās ārā pret sauli uz gaismu. Un tā ir arī drosme, un šī drosme piemīt aunam atteikties no tā, kaut gan viņš var būt diezgan spītīgs un negrib atteikties no tā, kas jau sevi nokalpojas, bet tā ir drosme atteikties no tā, kas vairs nekalpo. Tā ir atteikšanās no pagātnes nokalpojušām programmām, principiem, īpašībām, kaut kādām raksturīpašībām, kas vairs nekalpo. Un ar šo jauno enerģiju patiesībā to var pateikt. Tā ir ugunīga izraušanās ārpus ierastā un jaunās enerģijas integrēšana realitātē. Nu, lūk, tas ir tas, ko es sajūtu šajā laikā, un katrā ziņā jūtot šo enerģiju un jūtot to, saprotot to, ka šī enerģija ir tik tiešām tik ļoti vajadzīga, lai pēc ziemas periodā izsprauktos. Pirmie ziedi jau ir izspraukušies, pirmie pumpuri jau ir izspraukušies, un zaļums turpina plaukt. Un
tas, kas mums dabā notiekās, šis te zaļums, kas var plaukt, viņš plaukst pateicoties siltumam, viņš plaukst pateicoties gaismai. Jo tad, kamēr ir maz gaismas, viņš nevar atplaukt. Un tieši šie te procesi dabā notiek ar šo te siltumu. Un tieši tāpat kā tas dabā notiek, tas notiek ar mums. Tieši tā mēs kļūstam atvērtāki, mēs sākam ģērbties košāk, varētu teikt, uzplaukt, mēs sākam runāt vairāk varbūt viens ar otru, kur iepriekš mēs tā kā ziemas periodā mazāk darījām, jo atradāmies savā iekšējā kodolā, jeb varētu teikt čaulā. Bet tagad var uz āru nākt tieši tas, kas mēs esam, ko mēs esam, varētu teikt, pa ziemu notransformējuši un kā mēs varam tagad izpausties jaunajā es, varētu teikt, sajūtā. Un tas ir tas, ko es tā sajūtu, un tagad es jums varētu parādīt arī šos te jautājumus, ar kuriem es šodien vēlos doties čenelingā un padalīties arī ar jums. Nu, lūk, un tāpēc es padalīšos ar ekrānu un parādīšu jums šos jautājumus. Jā, un tie, lai atcerētos tieši, kur jūs šobrīd atrodaties, tad ziniet, ka šobrīd jūs atrodaties Aunavārtos, portāls 44. Jā, un es esmu Agnes Mārtiņkrista. Un šodien mēs dosimies kvantu plūsmas energoinformatīvajā plūsmā, gaismas plūsmā, lai saņemtu atbildes uz saviem jautājumiem. Nu, lūk, un dodoties uz priekšu, ejam pie jautājumiem. Tātad šodienas channeling jautājumi būs, kādas ir īpašās portāla 44 šķērsošanas enerģijas 2025. gada 4. aprīlī, kādi enerģētiskie procesi, aktivācijas notiek šajos aunavārtos cilvēkiem, kā šīs portāla 44 un aunavārtu sniegtās iespējas vislabāk integrēt savā dzīvē, un kā harmoniski sadarboties ar uguns enerģijām, kas pieaug ar katru dienu, gan saules intensitātes dēļ, gan dienas gaismas un siltuma ietekmē. Un tad bija iesūtītie jautājumi no klātesošajiem, tāpēc daudzi ir arī auniņi šeit, kas ir dzimuši šajā laikā, kā saka, saules zīmē, un tāpēc arī jautājums, kā šajā laikā dzimušie auna zīmē var visefektīvāk uzņemt enerģiju savam nākamajam dzīves gadam. Kāda nozīme un ko darīt laikā ap savu dzimšanas dienu, lai tas nestu pozitīvu enerģijas lādiņu nākamajam gadam. Nu, lūk, šādi ir jautājumi. Un vēlos vēl padalīties ar informāciju par to, kas notiek manā kanālā. Tāpēc manā kanālā ir paredzēts arī vēl viens ieraksts 24. aprīlī, tieši pēc 20 dienām, un tas būs ieraksts Saules meitas. Sekojiet līdzi manā Facebook kanālā un manā Telegram kanālā Channelings ar Agnesi Mārtiņkristu šobrīd, un veidojās arī kanāls Saules meitas, kuru jūs varēsiet tā kā piesakot. Un tur būs arī nākošā mēneša plūsmas atklāšana, varētu tā teikt, un Saules meitas, un tas ir kanāls, kurā var nākot uz šo nodarbību uzdot savus jautājumus, un es Channeling kanālā atbildēšu uz šiem jautājumiem. Nu, lūk. Īsumā par to. Un proti, var sekot līdzi man Facebookā, Agnes Mārtiņkrista vai konts ceļotāju, kur vienmēr ir kaut kas interesants, varbūt kaut kas jauns, varbūt es taisu kādus jaunus seminārus, kursus, un tāpat aicinu pie sevis uz Dvēseles apziņas skolu, kam sāksies jaunā sezona 2025. gada septembrī. Un tas būs vesels mācību process 4 plūsmās, kur var pieteikties. Un droši vien, kad nepateikšu to šī te channelinga beigās, bet nospied laiku uz šo ierakstu, nospied laiku uz šo YouTube ierakstu manā YouTube kontā.
Agnese Mārtiņkrista, lai pēc iespējas vairāk cilvēki ierauga šo ierakstu un spēj kādam palīdzēt. Nu, lūk, būšu priecīga nest šo plūsmu un dalīties ar to ar jums. Un mūsu mērķis ir, proti, foršākai, labākai dzīvei un izpratne par to, kādās enerģijās mēs dzīvojam un kā šīs enerģijas var labāk palīdzēt mūsu esošajai dzīvei. Nu, lūk, tāpēc nekavēsim baig laiku un jā, atceries uzspiest vai nu sirsniņu, jā, sirsniņu, vai nu laik, vai laik šim te postam, pēc tam, ja tev viņš patiksies. Tā kā šobrīd patīkam klausīšanos un es eju kanālā, lai varētu saņemt šodienas atbildes. Un pirmkārt, mēs savienojamies ar sirds plūsmu un lūkšu jums arī savienoties ar savu sirdi. Jo tieši caur sirdi mēs jūtam, dzirdam vislabāk. Ja mēs mēģinām šos tā jautājumus uztvert caur prātu, tad bieži vien mēs neko neuztveram. Jo prātam ir savi principi, prātam ir savs kanāls, ar kuru viņš saņem informāciju. Bet mēģinam šo plūsmu laist caur savu sirdi un ļaut atsaukties tam, kas mums ir vajadzīgs, ļaut sevī ienākt tam, kas mums ir vajadzīgs, un dodamies ceļā. Un es savienojos ar savu sirds centru, lai nonāktu visuma, visuma enerģiju plūsmās. Ieelpu un izelpu, savienojoties mātes zemes sakrālajām plūsmām un mātes zemes sakrālo sirdi. Savienojoties ar visu to cilvēku augstākiem es, kas klausīsies šo video. Savienojoties ar visu to cilvēku misijām, kam ir nepieciešamība pēc savas autentiskās, individuālās enerģijas plūsmas sevišanas. Jo tieši tā uguns, tieši tā ir tā uguns, ko jūs spīdat šeit. Es savienojos ar savu augstāko būtību. Viņi jau ir savienoti. Dieva tēva radītāji. Un mūsu lauka ieskauj zeltaina, zēgojoša, mirdzoša enerģijas plūsma. Un mēs visi nonākam savā sirds plūsmā, kurā spējam iekļaut, kurā spējam būt, kurā spējam dzirdēt, just un zināt. Un mūsu sirds lauks aptver visu zemeslodi, visu būtību šeit uz zemes. Un es paceļos ar vien augstāk. Un savienojos ar laika hierarhijas turētāju. Un mēs dodamies uz portālu 44 2025. gads.
Uz autentifikāciju. Un es plūstu tajā iekšā. Zemes enerģijas lauks. Es nonāku tādā vietā pie strauta. Es dzirdu, kā strauts burbuļo. Es dzirdu putnu gavilas, un es dzirdu, kā varās vaļā pumpuri. Pukš, pukš, pukš. Es dzirdu, kā mežā varās vaļā visi pumpuri ar tādiem pukš, pukš. Tā kā pārvarot tādu, un man rāda, kā pienene nāk ārā no zemes, un viņai ir tas cietais pumpurs, un viņa tā atverās ļā ar tādu blīkšķi atver vaļā to viņa ziedu. Viņai tas pirmais, tas atvēriens ir pilnīgi tāds, un tas siltums, siltums, kas nāk, viņš nāk no zemes dzīvēm uz augšu, sildot. Saule ir sasildījusi kalnus, un rāda kalnus tieši, un tur sāk plūst ūdens. Šis siltums, šis ūdens iekļūst arī, un no zemes arī nāk, viņš atsauta, tas ir zemes magnētisms, varētu tā teikt, un no zemes centra arī nāk augšā siltums. Viņš, tad, kad nāk no augšas siltums, nāk arī no pazemes augšā siltums. Viņš atsaucās, paplašinās, paplašinās, piekļūst mitrums, mitrums piekļūst, iekļūst dziļāk augsnē, un dod šo iespēju atvērties. Lielais mitrums, kas ir ienācis pirms šī lielā siltuma, ir izdarījis tādu efektu, kā ir ļāvis sapūt visam tam, kas no vecā gada vairs nav vajadzīgs. Ir gala produkti, varētu teikt, kokam, piemēram, man rāda tā kā lapas, vecās lapas, kas ir nobirušas iepriekšējā gadā, viņas vairāk nekādu labumu nenes. Un viņas vienkārši satrūn, radot jaunu augsni tam jaunajam, barības vielas tam jaunajam, kas nāks. Tieši tāpat cilvēku dzīvē ir notikumi, kuri ir bijuši vajadzīgi, lai kaut kas notiktu, un tāpat kā kokam lapas ir bijušas vajadzīgas, lai viņš izplauktu, bet tikai kaut kas viens, šī esence, jeb sēkla, ir palikusi uz nākošo gadu, kas ies iekšā atkal zemē un plauks no jauna, augs jauns, tā kā koks. Ja? Un tieši tāpat, un ir kaut kādas um, liekās lietas, kā varētu teikt, enerģijas, ar kurām mēs bieži vien esam apauguši un mēģinām uz jauno sezonu pārvilkt pāri to, kas jau sen sevi ir izstrādājis. Un šie te ūdeņi, kas nāk pirmie, un viņi vēl joprojām strādā, viņi paņem no sevis un aiznes prom
uh, palielina šo te procesu, kad notiek sapūšana, atvienošanās no tā, pārvēršana, tā visa vecā pārvēršana barības vielās. Iespējams, ka šis process ziemas laikā ir noticies, kas kļūs par sēklām, kas kļūs par derīgām lietām, bet kas ir jāatlaiž. Un tieši tāpat cilvēkos ir kaut kāds šis ziemas periods beidzies, kad ir kaut kādas lietas savā dzīvē, kas ir jāatlaiž un jāļauj tam ūdenim aizplūst prom, jo tad pēc tam nāks lielāks siltums un uguns enerģija nāks iekšā, lai šī sēkla varētu doties uz augšu. Jo sēkla, ja būs pārāk lielā mitrumā, viņa neuzplauks. Viņai vajag lielāks siltums, zeme paliek. Mitrums ir nepieciešams tāpēc, lai aizdzītu prom to nokalpojušo un viss vecais aizietu projām. Tāpēc arī iepriekšējā čenelīgā mēs runājām par detoks praksēm un detoksikāciju kā tādu, no kura aiziet prom visas vecās, atbrīvošanās no sārņiem, no iespējams, kad arī kaut kādi atbrīvošanās no zemajām enerģijām, kā detoksikācija no kaut kādiem dzīviem organismiem, kas apdzīvo ķermeņus, varētu tā teikt, jā. Un šajā periodā tas ir ļoti vajadzīgs, lai šī sēkla, iespējams, kaut kāda ideja varētu izplaukt. Un viņai nepieciešams jau ir pēc tam nosusināts siltāks periods, lai sēkla aktivizētos viņā šī te auglīgums un nepieciešama uguns viņā ielikt iekšā, lai viņa varētu uzplaukt un doties savā dzīves, varētu teikt, ceļojumā, plaukt un zelt. Ja viņai būs pārāk daudz ūdens, viņa nobeigsies. Ja viņai būs pārāk maz ūdens, viņa arī nobeigsies. Tāpēc šeit ir prātīgums, cik daudz mēs dodam ūdeni un lai ir pietiekams balans starp ūdeni un starp uguni. Starp ūdeni un uguni. Un šeit vairāk izskatās tā, ka man nāk arī tā, ka ūdens vairāk ir vajadzīgs tā kā nakts periodā, augiem tur viņi smeļās, dabai, dabā tā tas pastāv. Un pa dienu ir šis tas siltums un augšanas fāze un celšanās pret gaismu. Mēs esam dabas bērni. Mēs sastāvam no tiem pašiem principiem, pamatprincipiem, ko dabas augi un mūsos notiek tieši tādi paši procesi. Tikai šie procesi ir attiecināmi uz citām mūsu daļām. Šeit ir jāskatās tas, kas ir mūsu izpausme. Ja augam viņa izpausme ir ziedēšana, tad cilvēkam šī izpausme ir viņa paušana pasaulē. Tas arī nozīmē fizisko izskatu, viņa paušana pasaulē, kas es esmu, ko es daru, ko es, kādu ražu es aiz sevis tā kā atstāšu. Ja augam viss notiek primitīvi, cilvēkam viss mazliet sarežģītāk. Un jo sarežģītāks prāts, jo sarežģītāk notiek. Taču atgriežoties pie savas būtības un saprotot šo savienojošo etapu, kā tas notiek cilvēkiem un kādi procesi notiek, mēs redzam, kā tas patiesībā notiek. Un tāpēc varam piemērot šos te dabas ciklus uz savu dzīvi, uz lielo atbalstu no mātes dabas, jo tas patiesi ir liels atbalsts un liels izrāviens, ja mēs novienādojamies, savienojamies ar dabas cikliem. Tas iedod lielu enerģiju tam, ko mēs darām, kas mēs esam.
Un šis periods ir saistīts ar manifestāciju. Šis periods ir saistīts ar to, ko es izpaužu savā fiziskajā dzīvē. Darīšanas laiks ir sācies, darīšanas laiks. Mūsu senči to ir ļoti labi zinājuši. Un tas pirkstiņu zemē, manā pirkstiņu zemē, viņi ir, tas ir darīšanas laiks. Un lai ko jūs darītu savā dzīvē, vai jūs sēdētu pie datora un klabinātu, vai jūs tiešām reāli ar zemīti darbotos, vai traukus mazgātu, vai kaut jebko citu, tas ir par darīšanu. Par darīšanu ar šo te ideju par to, ka būs augļi. Un tas ir process, kad iesākās šeit, varētu teikt, kad 9 mēneši, ja, radīšanas 9 mēneši jau nē, šitien jau mazliet vairāk, jo sēkla jau ir iesēta mazliet ātrāk, ja, bet šis ir tas auglības laiks, kad līdz mēs nonāksim līdz veselam, varētu līdz ražai. Un šitien ir tas laiks, kad ir reāli ir jādara, asniņš nāk cauri zemē, un asniņš ir jākontrolē šis te, kā viņš notiekās, kā šī ideja attīstās, kā virzās uz priekšu un noņemšana nost visu šķēršļu noņemšana nost, kas traucē augt, nezāļu izravēšana, ja? Tas būs uzturēšanas periods, lai šī sēkla varētu manifestēties un izaugt. Un šeit palīdz šīs te auna enerģijas, kuras dod šo mērķtiecību, nelokamību, to uguns sajūtu, to uzšķilšanos, to bliezienu, kas ved cauri šiem vārtiem. Un šie vārti, auna vārti, ir šis te blieziens. Šis te blieziens, ar kuru es pasaku, jā, es būšu, jā, es esmu. Es augu, es daru, es esmu, es piesaku sevi šeit, pasaulē, šeit, zemē, es esmu. Un tam ir vajadzīga šī nelokāmā, varētu teikt, enerģija, ko dod auns. Manifestācija. Man nāk, šis ir laiks par manifestāciju un par darīšanu. Un manifestācija ir darīšana. Mīļie. Manifestācija ir darīšana. Saka, nolasīt. Kādi enerģētiskie procesi, aktivācijas notiek šajos aunavārtos cilvēkiem? Šajos aunavārtos tiek pārbaudītas cilvēku spējas noturēties pie saviem vārdiem, savām domām, savām vēlmēm. Tiek katram individuāli pārbaudīts tas, uz kurieni viņš vēlas tiekties, iet, vai tas turpināsies, vai kaut kas atkritīs. Tā ir tieksme, vēlme apaugļot, varētu teikt, savas idejas, savus mērķus, iespēja, iespēja viņus ar šo te uguns enerģiju padarīt par reāliem.
Mhm. Un kā šīs portāla 4.4 un Auna vārtu sniegtās iespējas vislabāk integrēt savā dzīvē? Un šeit man rāda uzmanību, uzmanību uz to, kas aug. Ļaut šai idejai augt, bet man rāda, kā aug ideja, un man rāda viņa tā kā podiņā. Un es skatos, kā viņa aug. Es viņai netraucēju augt, bet es visu laiku vēroju. Tā, vajag uzliet virsū ūdeni. Tā, tagad vajag uzmanību un rūpes par to, kas aug. Tas, kas aug, viņu korģēt tur baigi nevajag. Nu, man saka, nu jā, nu tomātiem izgriež tur padusītes, lai leknāks augtu, lai vērtīgāks augtu, tas augs. Uh, Skatīties, lai tur apkārt nav nezāles ap šo te jūsu mērķi un aizsargāt no savā veida kaitēkļiem. Tas viss ir darbs, lai šī ideja, tas, kas cilvēkam patiesībā ir jāļauj tam būt, jāļauj, lai tas izaug caur jums, tāds kāds tas ir. Jākorģē, varbūt ir tas, jārada labāki augšanas apstākļi. Tā ir tāda iekšējā higiēna, paskatīties, vai es reāli zinu, ko es vēlos. Es zinu, kā es vēlos to sasniegt, un varbūt man ir zināšanas un prasmes un tam līdzīgi. Un, un aizsargāt no visiem iespējamiem kaitēkļiem, bubinājumiem, varētu teikt, ko citi cilvēki varbūt kaut kur, ja, ka tu tā kā parūpējies, lai tā tava rūpala, par ko tu esi, par ko tu stāvi un par to krīti, ir, nu, tā kā pasargāta, un tu turi uz to uzmanību, un vienkārši skaties, kā tas aug. Un, ja nepieciešams, dari to, ko nepieciešams darīt. Saskaņā ar tavām zināšanām, saskaņā ar tavām sajūtām, ar tavu, varētu teikt, intuitīvo sajušanu, ko šīs situācijas, kā viņš to te, tā sajūta ir tāda, ka tas nāk no iekšām, kas tev tagad ir jādara. Tas nāk no iekšā, šī mana ideja prasa, kad es daru to, un tu vienkārši no iekšpuses zini, jā, ir jādara tas. Un tad tu esi savienots ar to, kas aug tevī, ko tu radi, ko tu radi caur sevi. Tu nevari patiesībā tajā brīdī nedarīt. Un tas ir vērot, kas notiek, un es pamanu tos brīžus, ko man ideja prasa darīt. Un nekautrējies un dari to, ko tu jūti, kad ir jādara. Ja nejūties pietiekami spēcīgs, kad tavas idejas iespējams ir jāiet pamācīties kaut ko vēl, jābūst vēl kaut kādas zināšanas, lai tu labāk zinātu, kā, var sakot, ja tu gribi izaudzēt tomātus un pirmo reizi to dari, iespējams, ka tu nopērc kādu grāmatu un izlasi, kā to dara citi, kā vēl labāk to var darīt, lai tīri iegūtu kaut kādas pārliecības spējas, jo pēc tam, kad to esi uzzinājuši, vēl kaut kā citi to ir darījuši, un citi noteikti to jau ir izdarījuši. Ja vien tu neesi pirmais, pirmatklājējums, ja es tam, ko tu dari, ja? Bet iespējams, ka ir tādas zināšanas, un citi jau ir nonesuši tādas zināšanas, un tu vari šīs zināšanas izmantot, lai labāk sasniegtu savu mērķi. Tad nav nepieciešams tērēt enerģiju, nesot to no augšas lejā. Ja? Bet tas ir uzmanība, vērošana un jušana par to, kas ir nepieciešams tavam augam, tam, ko tu caur sevi gribi paust. Un procesā tu vari saprast, procesā tu mācies, un pat ja, pat ja rezultātā tu
citreiz pat neiegūsti reālus augļus. Tu esi šī procesa, izgājis šo procesu, un iespējams, ka nākošais gads, ja šogad nesanāks baigi labā raža no tomātiem, varētu tā teikt, ja? Nākošais gads tu zināsi jau vēl labāk, kā iestādīt, un nākošais gads tev iespējams, ka būs labāk. Un viss veidojās, rodās tā cilvēks ir iemācījusies ļoti daudz lietas, jo no vienas lietas rodās kaut kāda nākamā lieta. No vienas zināšanas, kuras mēs atgūstam, mēs liekam klāt vēl kaut kādu zināšanas, vēl kaut kādu zināšanas, un tad mēs iegūstam rezultātā kaut ko ļoti, šo te ražu, ko mēs iegūstam ļoti labu. Tas balstās uz vairāk kārtējiem mēģinājumiem, iespējams, vairāk kārtējām praksēm un reālu darbu. Šeit uz zemes tas rezultējās ar reālu darbu, paveikto, kas ir redzams, varētu teikt, taustāms, un to tad mēs varam uzskatīt arī par augļiem. Mhm. Pāriet pie nākamā. Kā harmoniski sadarboties ar uguns enerģijām, kas pieaug katru dienu, gan saules intensitātes dēļ, gan dienas gaismas un siltuma ietekmē, kas veidojās šo te abu divu resursu ietekmē. Un šeit man rāda sveicienu saulē. Man tiešām rāda sveicienu saulē, kurā mēs noliecamies saules priekšā uz ceļiem, tā gribētos teikt. Jo, lai viņi harmoniski un lūdzam harmonisku šo te saules dabu, jo saules daba var būt ārdoša, karsējoša, iznīcinoša. Tādā veidā mēs noliekam savu ego, jo ego, tas, kas var pārkarsēt mūsu, tas pārkarsēt šo iekšējo sauli, saules ietekmē ceļās mūsu egocentrisms. Un šeit ir jāiemācās saharmonizēt. Mēs varam kļūt varbūt mazliet ugunīgi, jo šo te faktoru ietekmē mūsos ceļās uguns enerģija, un mums ir jāmāk nolikt savus ego. Un tāpēc senie latvieši zināja, šajā periodā sākās visi lauku darbi, jo lika pie darīšanas, nevis pie runāšanas. Šis vairs nav runāšanas laiks, šis ir darīšanas laiks, lika pie darba šo te mūsu runātīgo ego, ja? Varētu teikt, ka jo viņš saules ietekmē arī kļūst. Un tad ir ļoti labi vienkārši mesties iekšā darbā, darīt, ļaut rokām darīt, lai notiek process. Jo bieži vien gribas ļoti daudz runāt, pļāpāt. Mēs redzam, kā putni rīto svītero lielajā saulē. Ja? Viņi vienkārši visu dienas normu nopļāpā jau no rīta. Un šajā pavasarī ir bieži, kurš pirmais piecēlies un skaļāk runāt, un mēs varam redzēt, kā sāk cilvēki, kā papagaļi rotāties, ja? Sāk krist drēbes, ja? Sāk krist drēbes un sāk notiek šādi procesi, kas bieži vien ir ego, tādi izvērsti, rotāšanās, dižošanās,
Un tas, protams, ir arī ar mērķi um, eh, parādīt, uh, vairošanās refleks ir uzsildīts arī, ja, kad ir šis te tādas kaislīgas enerģijas sāk celt augstāku vilni. Un šeit vajag sajust, zināt, tad, kad šajā laikā ceļās augšā šī te iekšējā uguns, kas ir arī šī te, varētu teikt, saules spinuma aktivācija notiekās, un tā galvenokārt ir paredzēta tam, lai mēs spētu sasniegt to, ko mēs vēlamies dzīvē. Var teikt, ka tās ir partnerattiecību joma, kura kļūst, varētu teikt, šajā laikā karsta. Tā ir realizācijas joma, radošuma, sevis izpaušanas jomas, kas kļūst šajā laikā ļoti aktuālas un gribās sevi parādīt. Tieši parādīt, vītrot, tā kā putndzien no rītiem tas aptuveni tāds pats efekts ir. Un, jā, kulminācija, varētu teikt, šai te enerģijai spraukšanās cauri, proti cauri laikam tas nebeidzās, bet šis ir tāds kulminācijas periods. Un jābūt uzmanīgiem ar šo te, lai tas ievirzītu pareizā virzienā, šo te enerģiju. Mhm. Jo tā auna spītība, viņa ir paredzēta tieši tāpēc, lai viņu ievirzītu pareizā virzienā. Bet, ja mums ir nepareizi nodomi, mēs viņu varam izmantot arī bloķēšanā, sevis bloķēšanā un vēl vis kaut kur citur. Bet mēs ejam uz pilnbriedu, tāpēc vajag izmantot to, ko labu, ko radošu, ko foršu es varu izdarīt sev un citiem ar šo enerģijas plūsmu. Mhm. Un dodos uz priekšu. Un tad ir jautājums par to, kā šajā laikā dzimušie, un tie ir auna zīmes dzimušie, var visefektīvāk uzņemt enerģiju savam nākamajam dzīves gadam. Man nāk pirmais noskaidrot to, kāpēc cilvēki vispār dzimst, iedzimst, nāk caur šo te auna zīmi un iedzimst šajā periodā. Kādas ir iezīmes šim te periodam? Tāpat kā auna, šīs te enerģijas, arī šie cilvēki, kas nāk caur šo dzīvi, šajā dzīvē, caur auna zīmi, jebkad auns ir saulē, aspekts, kuru viņi ņem caur šo, ir izspraukšanās, iziešana, varētu teikt, kā caur adatas aci, un šī te vecās enerģijas aizlaišana. Tieši izspraukšanās, šī spītība iekšā, nelokāmība, iešana uz priekšu, un šī iekšējā uguns, kas viņiem nāk līdzi, varētu teikt, gruzdēšana, nelokāmība, var teikt, stīvums, rāda tādu stīvumu kaulos, mazliet, kas ir iekšā, salaušana, salaušana. Kaut kā vecā, viņa nāk ar enerģiju, kaut kā vecā salaušana un kaut kā jauna radīšana.
Uguns nes šo transformatīvo enerģijas plūsmu, uzdzirkstīt kaut kādā jaunā enerģijā. Un šeit var būt, ka šo enerģiju viņi nes ne tikai priekš sevis, bet arī priekš citiem. Priekš viņa tā var būt enerģijas noturēšana, bet iespējams, kad viņš vienkārši ir spītīgs, teikt, auns savā dzīvē, bet to enerģiju nodod uz kādu citu un apkārtējiem cilvēkiem, kas palīdz apkārtējiem cilvēkiem, nu tā kā spoguļo uz apkārtējo pasauli un cilvēki, kas ir viņa klātbūtnē, viņos var notikt arī ļoti spēcīgi procesi, atsauksmes, jo viņš ir epicentrā, viņš to nejūt. Pats sauns to var nejust, bet tas var kalpot par kaut kādiem procesiem. Viņš vienkārši nes to enerģijas plūsmu. Tā ir transformātora enerģijas plūsma. Un viņš ir kā transformātors, viņš pat nejūt. Viņš vienkārši var nejust to, ko viņš, nu, tā kā uz ārpasauli kultivē, varētu teikt. Viņš vienkārši iet savu ceļu. Viņi var aizdedzināt citus un arī nodedzināt citus. Nobeigt, varētu tā teikt. Bet var ļoti spēcīgi aizdedzināt. Tas jau būs pēc, pēc vai citiem viņu pat, vai viņš tiks dievināts vai netiks dievināts. Ja viņš tiks dievināts, tad viņš var uzcirkstīt, ja viņš netiks dievināts, tad viņš tur nobeigs aptuveni tā, tik spēcīgi tas darbojās, jo viņš var ļoti spēcīgi uzliesmot, ļoti spēcīgi uzliesmot, bet tikpat labi arī viņš var tā kā nobeigt, un tā šī te iekšējā uguns enerģija šajā zīmē ir. Ko viņš šeit uz zemes nāk darīt? Viņi notur šo enerģiju. Viņi notur šo atplaukšanas enerģiju. Atplaukšanas. Viņa notur šo enerģiju dabā, šo te iespēju atplaukt. Atdzimt. Atdzimt varētu tā teikt arī. Bet tā transformējušā enerģija ir ļoti spēcīga, jo kaut kas var mirt un kaut kas dzimst. Tik spēcīga ir šis auna, varētu teikt, vārds, skatiens, virziens, būtība, enerģija, kas ir cilvēkā iekšā. Un tie, kas ir auni, un tie, kas ir auni, šajā laikā var savienoties ar šo savu enerģijas plūsmu, sajust viņu sevī un apzinātāk uztvert to, ko viņi pauž uz ārpasauli, savienoties ar to savu spēku, uzlādēt baterijas, uzlādēt baterijas ar šo aunu enerģiju un saprast, kā man viņu tālāk lietot, un saprast to, kā šī enerģija iedarbojas. Un tā ir maģiska lieta. Bieži vien aunam viņš ir tik spītīgs, ka viņš var ļoti skaļi pateikt kaut kādas, tur, nezinu, kādas piezīmes, bet viņas ļoti asi, teiksim, uzjutīs cits, bet tās asās reakcijas rezultātā tas cits cilvēks vienkārši
uzplaukst. Ja? Nu, bet var arī būt, ka kaut kas tur nomirst. Ja? Bet viņš ir tā kā tāds katalizators, katalizators tam. Un pašam aunam, pašam tie, kuri dzimuši auna enerģijā, šajā periodā savienojoties ar to, ir iespēja saprast, ko tad es daru ar to savu enerģiju, vai es nogalinu, vai es dodu iespēju uzplaukt. Kas ir tas apzinātāk virzīt šo enerģijas plūsmu? Kas ir tas, ko es ar to daru un cik daudz manī ir šīs enerģijas? Vai es viņu varu paplašināt, vai man viņu nepieciešams paplašināt? Apzināties to. Un tas ir, tā ir iespēja savā dzīvē veikt šo te ļoti spēcīgo apzināto izrāvienu. Tas ir arī tas, kas ir uzdevums, varētu teikt, veikt kaut kādā savā dzīves jomā šo te lielo izrāvienu, pāreju, tā varētu teikt, pāreju. Vai tu to veiksi? Ielikt iekšā jau potenciāls, ieliks potenciāls tiem cilvēkiem, kas dzimst, viņos iekšā jau ielikt šis potenciāls, atplaukt. Vai viņi ir tik apzināti, ka viņi to izmanto? Un tas ir arī mainīt kaut kādas ļoti garākas, iespējams, ka daudzas iepriekšējās dzīves ir kaut kas darīts, pavisam kaut kas cits, un šeit ir tāds maiņas periods, un es izmainu, un eju tagad savādāk. Ļoti katalizators, cilvēki katalizatori, gan savai dzīvei, gan arī ar iespēju katalizēt, varētu teikt, citu cilvēku dzīves. Tas var notikt neapzināti, ļoti, ļoti neapzināti, un var arī ļoti apzināti notikties. Bet spēks ir ielikts, un katrs mēs viņu varam iznest kaut kādā veidā savādāk. Tad ko darīt šajā laikā? Man rāda vienu tādu bildi plaucēt pumpurus vāzē. Tā kā var no meža atnest vāzē pumpurus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē pārvaldīt, iemācīties pārvaldīt savu katalizatoru, lai viņš neskrien no tā kā tādi vēji, bet tas nozīmē, es zinu, ka jūs plaukstat, bet es radu konkrētu vidi, caur kuru jūs to darat. Jūs darat kaut kādā kontrolētā, varētu teikt, veidā, saprotot to, kā šī enerģija iedarbojas. Nu, visaktīvākā viņa ir šajā periodā, un tad ir jādomā to, ko es pasaku kādam otram, vai nepasaku kādam otram, un tad zinot, ko tas nozīmē man. Jo tad, kad es nepasaku, tur ir tās sekas uz iekšpusi ir vēl spēcīgākas. Notiek pašiznīcināšanās patiesībā. Tad viņš pats sevi iznīcina. Un tas, kas ir nepieciešams šajā laikā nolikt, ir šie izaugsmes mērķi, izaugsmes mērķi, virzieni, tādu pa lielām, varētu teikt, pa lielām šaibām. Tas ir ne tikai, tas ir katrā dzimšanas dienas laikā, jo tas ir saistīts ar pēdējo jautājumu, par to, ka katram, kurš dzimšanas dienas laikā ir vērts notikt ielikt šos te mērķus, ko kādas patiesi, jo tās caur šejieni
var ienākt šī te patiesā misijas sajūta, tas mērķis, kāpēc es šeit esmu piedzimis, un viņš var ko es vēlos šajā gadā, laikā vai tur nākamajā dzīves posmā izdarīt. Un varbūt šī te spēcīgākā saskaņa, jo katrs cilvēks ap savu dzimšanas dienas laiku ļoti domā par sevi. Tātad viņš ir centrēts uz sevi. Un tā ir iespēja, kad mēs neesam centrēti uz ārpasauli, bet mēs nonākam kontaktā ar sevi. Un šī dzimšanas diena ir tas laiks, kad mūsu uzmanība ir pievērsta mums, un mēs spējam ieraudzīt vairāk. Proti, ir visādas prakses un tam līdzīgi, kur mēs arī ejam iekšā. Bet dzimšanas diena ir tas fenomens ir tas, ka es esmu ļoti vērsts uz sevi, un es domāju par sevi. Un ja visas pārējās dienas gadā ir vērstas uz to, lai domātu par citiem, tad par tādiem pienākumiem, tad par tādiem notikumiem, tad par to tam līdzīgi. Tad šis brīdis ir tas, kur es domāju, un es nonāku ļoti dziļā kontaktā ar savu ienākšanas brīdi un savu, varētu teikt, dzīves mērķa sajūšanu. Un es lepojos par sevi, priecājos par sevi, apdomāju par sevi, un tas ir dziļš kontakts ar sevi. Un tā ir svētība šai dienai, un citi arī priecājās par mums. Un tad tas rada to, ka citi mēs svinam svētkus, ja, varbūt ne gluži tajā dienā, bet, kad notiek, bet citi priecājies. Un ja mums ir zināms, ko es gribu savā nākamajā gadā. Šie pārējie cilvēki rada lauku tādu ļoti pateicīgu, uz kura tas var tā kā pacelties, iedot labvēlīgo enerģijas plūsmu, lai tas var plaukt un zelt. Bet ja tev nav izdomāts, vai tu neesi nonācis šajā kontaktā ar sevi, ko es gribu savā dzīvē, tad tur nekas nevar pacelties. Ja? Tad tur notiek tā, kā notiek. Tāpēc ir vērts nonākt pie sevis, atrast šo te laiku sev, sakonektēties ar sevi un sajust no sirds, ko tad es patiesi vēlos. Mhm. Tieši tik vienkārši. Un visi apsveikumi, visas vēlmes no ārpusēm palīdz tai manai vēlmei pacelties augstāk. Tas ir aptuveni tas, kad kā ievēlēties, kad nopūt to svecīti. Tas ir tas efekts, kā tas darbojas. Tu ievēlies vēlēšanos, un visi aplaudē tev, lai top ir tapis. Tieši tā tas notiek. Kad visa pasaule tev aplaudē tam mērķim, tai vēlmei, ko tu vēlies realizēt savā dzīvē. Jā, brīnišķīgi. Ko vēl grib laika hierarhija pateikt? Mani veda ārā no šīs te laika līnijas. Joprojām ir tāda transformējoša, viegli transformējoša sajūta, vidināšanās. Un tā sajūta tiek noņemti asumi, lai šis process notiek vieglāk. Un, lai šis process, šis te pukšu process notiek harmoniski, vai plaukšanas process notiek harmoniski, pievienojam šajā procesā pateicību. Pateicību visām aizejošām lietām par to, ka cik daudz labumu viņas mūsu dzīvē nesušas, un pateicību, ka jaunās lietas mūsu dzīvē ienāk. Un sajūta mīlestību. Ļaujamies savienoties ar šo mīlestības vienojošo plūsmu.
Kā es mīlu sevi, tā mani mīl apkārtējošā pasaule. Kā es pateicos sev, tā pateicos visai pasaulē. Un ielpa izelpa. Savienojamies varbūt vairāk ar sevi. Esam savā sirdī. Esam savā sirdī. Arvien vairāk savā sirdī. Jo tieši tā mēs spējam pārvaldīt šos abus divus procesus. Vēders, kas ir mūsu ego, ja, un mūsu prāts. Tad, kad mēs esam sirdī, tad mēs varam šos te divus, varētu teikt, pārvaldīt un ļaut tam plūst tā, kā tam jāplūst. Esam šeit un tagad ar visu savu uzmanību savā dzīvē. Ļaujam notikt visam, kam ir jāienāk. Ļaujam aiziet visam, kam ir jāaiziet. Mīlestībā, pateicībā. Atgriežamies šeit un tagad. Mīļie, paldies jums par šo iespēju. Paldies, ka bijāt kopā šeit līdz pašām beigām. Un ja tev kaut kas viens noderēja no šī channelinga, nospied sirsniņu, like, padalies. Būšu ļoti pateicīga. Lai top ir tapis, lai piepildās jūsu idejas un rudenī jums ir bagātīga raža pateicībā. Lai harmonisks šis laiks, sadarbojoties ar šīm mauna enerģijām. Pateicos!